Labdien! Mēs atgriežamies Mārupas simtgades notikumā uz uzņēmējskatuves. Un šobrīd mums ir pēdējā šīs dienas diskusija daļa. Un sadaļa vai apakšsadaļa sauktos jaunie un perspektīvie. Tāpēc mēs esam aicinājuši ciemos divus uzņēmējus, uzņēmumu īpašniekus, dibinātājus, Edgars Gauručs. Labdien! Eraser, dzēšgumijas ražo, jokojos. Par to viņš pats pastāstīs, ko viņi dara. Un Matīs Baltvilks, Sensus Lab. Par to Matīs gan ir tā, ka tur no 2009. gada, viņš 14 gadus jau strādājis, nezinu, kas viņu uzaicināja. Jā, 15 jau. 15, jā. Paldies par uzaicinājumu. Jā, apgrozījums 1,655 miljonu pagājušajā gadu cienījam. Viņš to nezināja noteikti. Labi. Toties Edgars ir pavisam jaunu uzņēmējs. Viņš ir gadu laikam. Lai gan pārskatu jūs esat iesnieguši pa 24. gadu. Jūs esat ilgāk nekā vienu gadu. Labi. Divas dažādas nozares. Uzņēmums Eraser patiesībā nodarbojās ar bezpilota lidaparātu. Pagaidām droši vien tikai lidaparātu, bet iespējams pēc tam būs vēl dažādi citi bezpilota rīki, ražošanu un eksportu, kā mēs esam novērojuši. Tāda militārā industrija tepat Mārupas vidū, kurš no klātsošiem zina, kur atrodas uzņēmums Eraser. Jā, tie ir savējie, tāpēc viņi te vienkārši ceļ tās rokas. Labi, es arī zinu, bet to mēs ļausim Edgaram pašam pastāstīt. Savukārt, Sensus Lab, es no viņiem nopirku tādu 360 grādu kameru un milzīgu ķīniešu televizoru. Šodien es skatos, viņiem ir stēns izstādē, te ir tā kā molbērti un vēl kaut kādas tādas reāli krūtas lietas. Es te parunājos ar darbiniekiem, normāli cena kaut kāda arī, tā kā iespējams, kad būs jāiegādās, bet kā tas viss īstenībā tad saucās? Kādā nozarē, sāksim ar Matīsu, tu strādā? Jā, to es varētu teikt, ka tā ir tehnika saziņai, un tas, ko mēs darām, mēs ar tehnoloģiju palīdzību uzlabojam cilvēku savstarpējo saziņu. Tā tad aprīkojam sapulču telpas un mācību telpas ar šo tehniku. Tie ir videokonferenču risinājumi, ekrāni, interaktīvie displeji, tā skaitā projekcijas sistēmas un viss šī te pārējā joma. Un, mēs strādājam tā, ka mēs izzinām klientu vajadzību, saprotam, kas ir tas vajadzīgais, bieži vien arī apskatāmies šīs te klientu telpas, iesakam, piedāvājam aprīkojumu, paši arī uzstādam, saslēdzam, nokonfigurējam, lai tas viss strādātu. Arī apmācām lietotāju un galā nodrošinam arī šo te apkalpošanas servisu. Ok, šis man labi patīk. Tehnika saziņai. Man tā teikt, es domāju, telefons tas ir, ne? Mēs par šo arī domājām dažus gadus atpakaļ, kā to pateikt, lai nejaukt mūs ar kurjeru dienestiem, kur ir saziņa arī. Un tāpēc pielikam šo tehniku klāt, lai tā kodolīgi to varētu pateikt un noformulēt. Jā, tad tā ir tehnika saziņai. Ok, Matīs Baltvilks, uzņēmums Sensus Lab, tehnika saziņai, dibinātājs un valdes loceklis. To es vienīgais, laikam. Jā. Okay. Labi. Tātad, tas tā kā viss cilvēkiem, skolām, bērniem, lai vieglāk redzēt, tālāk, labāk, dziļāk, gudrāk. Bet jūs neko neražojat, vai ne? Jūs tirgojat tikai? No šī gada esam sākuši arī ražot. Ko jūs ražojat? Esam izstrādājuši savu interaktīvo displeju ar nosaukumu Jancis. Latviski ļoti izklausās. Jā. Domājām, ka tas ir tāds draudzīgs, atmiņā paliekošs nosaukums. Tā arī nonācām pie šī vārda, un vairāk kā pirms gada mēs izdomājām, ka iesim šajā virzienā, ka vēlamies radīt savu produktu, izstrādāt kaut ko savu, un tad, šogad esam sākuši piedāvāt klientiem arī interaktīvo displeju Jancis, kas ir mūsu izstrādāts
risinājums. Pa cik varianti dabūt? Tur dažādi ir. Dažādi Dažādi izmēri, dažādi tur jāņķi. jāskatās. Tur. Ok, labi. Skaidrs. Ejam tālāk. Edgar, jūs sakāt, man liekas, nevēl netirgojat, jūs tikai ražojat. Ja? Nu, pēc tam pārdodat arī, protams. Ja? Pastāsti, ko jūs darat bezpilota. Tātad latviski droni, pareizi, ja? Nē, latviski pareizi ir bezpilota lidaparāti. Nu labi, bet cilvēki neko Cilvēki, tie, kas ikdienā, jā, tas ir tādā žargonā, ir droni. Ok, tātad tie, kur tie kaimiņi ir iebīgie bērni, laiž virs manas mājas un skatās, ko es tur sauļojos. Es ļoti ceru, ka viņi to nedara mūsu droniem. Labi, vārds tev. Jā, tā tad nedaudz piekariģēšu šajā gadījumā mūsu pats pirmais un, teiksim tā, ko mēs arī sakam uz āru. Mēs, protams, mēs ražojam, bet mēs esam tā kā izpētes un attīstības birojas, nu, šajā gadījumā uzņēmums. Zinātnieki. Zinātnieki, jā. Mums ir daži vairāk zinātnieki, vai angliski viņi bieži min kā R&D, kas jau arī, nu, ietautās. Un tad R&D uzņēmums, kuram ir izdevies radīt kaut ko tādu, ko, teiksim tā, tajā cenu grupā, tajā izpildījumā, ko mēs varam, un tajam pielietojumam, kas ir nepieciešams īsti, nu, viņu ir grūti atkārtot. Un tad mēs ar to mūsu R&D komandu ejam uz priekšu tā kā nu, gan tirgumu, gan pārējiem uzņēmumiem ar tehnoloģiju, kas īsti vēl neeksistē. Esam nonākuši. Ejam ar to, kā vēl nav. Jā, ejam ar to, kā vēl nav. Paskaidros, kā var iet ar to, kā nav? Jā, nu, teiksim tā, nu, mūsu galvenais klients ir bruņotie spēki, gan Latvijas bruņotie spēki, gan arī NATO bruņotie spēki. Līdz šim tādu bezpilota lidaparātu virzība vai lietošana ne NBS-ā, ne arī NATO, viņi bija ļoti lieli un dārgi. Sauksim viņus jau pa lidmašīnām lielām, nu, vai šeit no bezpilota lidaparātiem, bet nu, mēs runājam par 2, 3, 4, 11 metriem lieliem lidaparātiem, kas lido. Vai arī atkal tie bija izlūkdroni. Izlūkdroni, kas tiek lietoti gan komerciāli, gan arī militāri. Un tie ir, kas paskatās. Mēs ražojam dronus, kas pārsvarā lido vienā virzienā. Tas ir kā tautāk sauc, kamikadzes droni. Protams, mums arī klāstā ir izlūkdroni un arī droni, kas ķer citus dronus gaisā. Un tāda spēja līdz šim bruņotajos spēkos pirms 2, 3 gadiem vispār nebija aktuāla. Viņi vienkārši neeksistēja. Un tāpēc mēs esam tādā vienreizējā tirgus situācijā, kad bruņotie spēki grib kaut ko tādu ieviest, viņi sāk mēģināt, un tad mums ir tā tehnoloģija, kas vēl līdz šim nav īsti bijusi, vai viņa nav bijusi pielietota militārā nozarē, nu tad mēs viņu attīstam un ejam pa priekšu. Ok, sapratu. Ka ir tā tehnoloģija, kuras vēl nav. 2 vārdos var pateikt, ko atšķirās. Tas, kurš ķer citus dronus, viņam tā kā acis vairāk ir un ķepas lielākas? Vai? Tas, kas ķer citus dronus, atšķirās ar vienu lietu, tas, ka viņš lido ātri. Jo, nu, teiksim tā. Cik ātri? Cik ātri? 200, 300, varbūt pat 350 km/h. Viņš nav ātri. Priekš tā kaut kas lido gaisā, tas, teiksim tā, ja viņš grib noķert citu dronu, tas ir diezgan ātri. Ja mēs gribētu noķert raķeti, tad mums vajadzētu raķeti. Bet jā, pat cik izlūkdroni pāršā lido no 100 līdz, līdz 200 km/h, bet 100-150 km/h. Un ja mēs runājam par tādiem, kas ir uzbrukošie droni, kā 3-metrīgi iznīcinošie droni, tad viņi arī lido apmēram līdz 300 km/h. Ir, kas lido arī ātrāk, bet tāda ir ļoti maz. Un tad tie droni, kas ķer dronu gaisā, tādas mēs ķeram mūsu droniem. Tas baigi interesanti. Kaut kur var apstīties? Jā, viņus var apskatīties. Jāiestājās ir militārie dienestā, tad ir jākļūst par karavīri, jāiemācās jāaiziet kursu, un tad ar mūsu droniem var lidot. Okay, skaidrs. Mums tajā auditorijā ir zemesargs tāds viens Miks Lukstiņš sēž telefonā pašlaik. Varbūt viņš varētu kaut ko pastāstīt, kā tur iet tiem droniem. Izstāst, ka nē. Labi. Tātad militārā industrija, 3 dažādi tipi droni ar tehnoloģijām, kuras vēl neeksistē, izpēte un attīstība. Izklausās skarbi. Kāda tad varbūt? Labi, to es pētāšu pēc tam. Tātad jūsu klients ir būtībā valsts. Bruņotie spēki, privātais klients nav. Tad jūs strādājat publisko pakalpojumu. Nevis publisko pakalpojumu sektorā, bet kā organizācija, kura pircējs ir tikai un vienīgi valsts. Super. Matīs, man ir aizdoms, ka arī tavs galvenais pircējs ir pašvaldība, ne?
Tu vari izstāstīt, kā ir īstenībā, es vienkārši provocoju. Jā, galvenais pircējs ir pašvaldība. Mūsu lielākie klienti ir mācību iestādes, skolas, bet strādājam arī ar uzņēmumiem. Un, jā, gan. Uzņēmumiem vairāk mēs ieviešam varbūt tādus cita veida risinājumus. Videokonferenču aprīkojums ir aktuāls. Ja tagad, piemēram, uzņēmums aprīko sapulču telpas, tad tas ir jau gandrīz vienmēr ir nepieciešams arī vēl bez ekrāna, arī videokonferenču risinājums. Bet mācību iestādēs vairāk tie ir šie interaktīvie ekrāni. Šis mūsu arī jaunais produkts Jansis, ko mēs esam izstrādājuši, tad to mēs, protams, arī aktīvi piedāvājam, stāstam, rādam. Mēs arī paši aktīvi testējam, pārbaudām iekārtas darbībā, jo viena lieta ir viena kastīte, kā viņi strādā, bet saslēdzot ar citu kastīti un vēl citu kastīti, tad tas viss ir jāpārbauda, jāpārzina, kā darbojās. Tad to mēs arī darām, lai būtu pārliecināti, ka klients beigās saņem šo risinājumu funkcionālu, ērtu. Tas arī no mūsu puses mēs arī, protams, apmeklējam izstādes, sekojam līdzi tehnoloģijām, tendencēm, kas notiek, kas mainās, un dodamies uz ražotāju semināriem. Tā kā jā, sekojam līdzi nozarei, lai būtu spējīgi piedāvāt to pašu aktuālāko un jaunāko klientiem. Ok, paldies. Tā, kungi, jūs abi divi esat tāda inovācija jomā. Var teikt inovācija jomā. Ja nebūtu Jānis, es teiktu, Matīs ir tirgotājs, bet īstenībā Matīs tagad ir inovators. Edgars tā kā pārliecināja pa visiem 100, vai ne? Ko jūs esat abi divi mācījušies? Es varu sadarīt, ka neviens, ne otrs nav studējis, Edgars nav studējis Aeronautikas institūtā, kā vajadzētu būt. Matīs pavisam noteikti nav strādājis. Labi, kur tu esi mācījies? Es esmu studējis datorzinības. Silts? Jā, diezgan. Esmu Rīgas Tehniskajā universitātē mācījies un beidz datorzinību informāciju tehnoloģiju institūtu. Un es atceros, ka pēc skolas es domāju, ko darīt, ko mācīties tālāk. Tas bija 90. gadu vidus. Un tad man tēvs ieteica, paskaties, tagad tie datori ir tādi, kas aizvien vairāk. Šitam es neticu. Aizvien vairāk mūsu ikdienā ienāk. Un tad es domāju, jā, tas ir kaut kas perspektīvs. Un tā es ar tiem datoriem arī gāju un mācījos, studēju. Vienkārši Matīs tēvs no Nelēģis ir dzejnieks Jānis Baltvilks, un dzejnieks Jānis Baltvilks, kur man bijis gods arī labi pazīt, ir ieteicis savam dēlam studēt IT, es vienkārši tam neticu. Tā bija. labi, es neiešu tev apstrīdēt. Ok, jā, diploms līdzi nav? Parādīt. Diploms nav līdzi, ne, bet vispār ir diploms. Par to šaubu nebija. Tev tas pavadiens bija diezgan pareizs. Jā, es galīgi neesmu studējis to, ko es šobrīd daru, bet kā to īsti ņem? Es jau esmu uzņēmējs, es vadu uzņēmumu un mans uzdevums ir tik galā ar cilvēkiem. Bet mans bakalaurs ir nekustamības īpašuma vērtēšana. Tā kā viņš ir augsts, galīgi augsts. Es gan nomācījos pusgadu telekomunikācijās, kas ir ļoti silts. Es pat mācījos programmēt un tādas lietas, bet tur mana interese tajā brīdī, viņa pazuda. Jo, ja godīgi sirdī, es esmu inženieris. Bet pēc izpildījuma, tagad man nākās, vai es ar prieku arī apgūstu to, ko man inženieri dara. Bet, jā, pēc izglītības man ir nekustamā īpašuma vērtēšana. Jā, principā tas, par ko es vairāk baidījos, vedot diskusiju rubrikā inovācijas un ilgtspēja, kad tu sēdies divi tīšņiki. Es mēģināju izvēlēties tos, kas nav beigās, tāpat vien esam. Bet, tā man pēdējā izglītība, pēdējo 2 gadu laikā noteikti ir bezpilota lidaparāta un viņa iekšējās sistēmas, jo tā arī bija man pieeja, atnāca puiši. Es zināju, ka es no droniem nezinu gandrīz neko. Es zināju, ka ir sarkans vadiņš, es zināju, ka ir melns vadiņš, kurš aptuveni bija nojausmas. Pataust vienu, pataust otru, viss skaidrs. Jā. Bet tad es arī puišiem pateicu, neko nezinu. Jūs zinat gandrīz visu. Apmāciet mani. Es mācījos gan no interneta, gan no puišiem. Un tagad jau mēs zinām, es zinu, gan kā lidot dronu, gan kā salikt viņu, gan iespējams kā un kur, bet arī kā saprogrammēt. Tā kā jā, pēdējo 2 gadu laikā izglītība, kas ir nākusi no mūsu galvenajiem R&D inženieriem, ir vienkārši krietni labāk nekā jebkurā skolā. Super.
Prieks dzirdēt. Labi, bet tā viena no vienojošajām lietām jums abiem diviem kolēģi ir tas, ka jūs klients ir publiskais sektors. Ja? Nu, tur ir sava specifika noteikti. Tur ir konkursi. Jebkurā gadījumā tie ir konkursi. Tu nevari aiziet, tev klausies armija, man reku foršs drons. Kā tur ir? Forši, nav forši. Kā tur ir? Te ir tāds, smejoties teikt, tie cheat codes, ko mēs paņēmām. Es jau tepat arī Mārapē ir uzņēmums Bells. Bells uzņēmums ir kopā ar armiju šeit, vispār tirgu vairāk kā 30 gadus nedaudz. Un es esmu viens no Bells, es jau gan 6 gadu to būs riņķī, kā strādāja Bells. Un Bells ir tā jau militārais integrators. Tas nozīmē, ka viņi strādā ar valsti jau 11 gadus. Tā kā mums bija arī šo RSRI dibinot, mums tā pieeja bija tāda, bija Bells aizmugure, jau ilgadēja pieredze tieši valsts sektorā un tieši ar armiju, ļoti augstas klases inženieri, un tad es pa vidu, kas to visu salīmē kopā. Un tāpēc tas valsts sektors, viņš jau nāca gan ar mani, gan ar Bells pieredzi jau tāda aizmugure. Un bez tās būtu ļoti, ļoti grūti. Tagad, protams, kad mēs esam izcīnījuši, mūs zina, gan armijā mūs zina, gan ministrijā mūs zina, kas mēs esam, ko mēs darām. Bet pašā sākumā tas ir ļoti, ļoti grūti tādam jaunam uzņēmumam tikt iekšā. Tāpēc vajadzīgi ir, ļoti labi ir kāds, kas palīdz. Labi, tur droši, tas ir skaidrs, ja tevi zina, kā teica mans sievastāvs reizi, pirmo pusi dzīvi tu strādā uz savu vārdu, otro dzīves pusi tavs vārds strādā uz tevi. Tam es noteikti piekrītu, bet tomēr mēs, ja mēs kaut kad tā vērojam publisko iepirkumu diskursu, ko par to saka, neviens par to nav priecīgs. Daudz birokrātijas, ilgi papīra darbi, nepamatotas prasības. Labi, nerunāsim par to sadaļu, ka saka sarunātie konkursi. Kā tev, Matīs, liekas, viss tā baigi izjūt? Tu to teļuku pārdod tai skolai. Jā, pašvaldībā vai skolai? Kam tu tirgo televīziju? Pirmām kārtām jau tāpat ir jābūt tam produktam kvalitīvam, lai ar tevi vēlētos. Par to šaubu nav. Vēlētos kāds sadarboties. Otkārt, arī šim servisam un apkalpošanai ir jābūt kvalitīvai un draudzīgai un pretim nākošai. Un jānodrošina, ka šīs iekārtas strādā ne tikai piegādes brīdī, bet arī garantijas un pēcgarantijas laikā. Ja, bet to jau tu, kā? Jā, viņas strādās. Ok, skaidrs, labi. Tad arī ar tevi arī klients vēlās sadarboties. Un tad tu esi arī tajā apritē aizvien vairāk un vairāk nonāc. Bet tas ir ka jau ir kaut kāda pierādījuma. Tas, ko Edgars saka, ka tevi jau zina. Bet tas sākums, tu tagad uzķēlēji visas tās smukās lietiņas, lai tuvinātu šos te cilvēkus vienus otram caur tehnoloģiju palīdzību. Kaut kā tas sev pieteikt vajadzēja. Pierādīt, tas sākums kāds. Jā, es vienmēr esmu skatījies uz kaut kādām jaunām, savādākām lietām, kas notiek mūsu nozarē, kas ir tāds savādāks, kādi tehnoloģiski jauninājumi, ko var piedāvāt klientiem, un tāds mums risinājums parādījās 2018. gadā, es atceros, un tā bija tāda stikla tāfele ar iebūvētu interaktīvo ekrānu, kas apvienoja divas funkcionalitātes. Viena tātad tradicionālā rakstīšana, jo šīs tāfeles virsmas var rakstīt arī ar stikla tāfeles marķieriem, pat ar krītu, un šo digitālo mūsdienīgo iespēju rakstīt digitāli. Un tad tas bija pilnīgs jaunums, inovācija, un ar šo risinājumu mēs ļoti veiksmīgi ienācām tieši šajā te izglītības Pārsteidzāt pašvaldības, ja? Pārsteidzām pašvaldības, jā, un tiešām tas bija kaut kas tāds wow, ko klienti ieraudzīja, novērtēja un arī vēlējās iegādāties, jo skolās tāpat joprojām ir aktuāli arī parastā pierakstu iespēja. Šai iekārtai arī sāni ir magnētiski, nostiprināti izdrukas. Viņi apvieno visu to, kas ir vajadzīgs. Okay, es šo jautājumu uzdodot nevēlējos, lai jūs stāstat, kur visi krūti un forši un paši pierādījuši, bet tomēr par tiem izaicinājumiem, jo, kā mēs redzam, šīs tehnoloģijas sektors, viņš ir pieprasīts, un tas ir tikai labi, ka viņš pieprasīts publiskā sektora pusē, valstī un pašvaldībās, bet tam nāk līdz kaut kādi savi izaicinājumi, kurus es droši vien nezinu.
ierosināt kaut ko atvieglot, piemēram, nezinu, ko jūs ierosināt? Es labprātāk piedalītos valsts konkursos, publiskā sektora konkursos, ja nebūtu kas? Edgar? Ja nebūtu konkurss, ja? Jā, konkurss ir vajadzīgi, jo, es arī saprotu to otru pusi, ja valstī, visu mūsu nodokļu maksātāju naudu nonāk valstī. Viņiem ir jāatskaitās, kā viņi iztērē. Ja mēs viņu vienkārši varētu, tā kā valsts ierēģi, viņu varētu dalīt pa labi, pa kreisi, tad jau arī būtu jautājumi. Tā kā ir jābūt kaut kādam entry pointam, vai viņam jābūt tik ilgam, protams, ka nē. Jo bieži vien, kad, pieņemsim, pēdējā gada laikā mums vairāk kā 11 jauni modeļi, droni jauni, vai bezpilota lidaprāti, vairāk kā 20 subsistēmas jaunas, tā kā, apakšsistēmas viņām. Un, smejoties vai nē, bet mums tās sistēmas nāk ārā ātrāk nekā tas konkurss pat tiek palaists. Un bieži vien, arī kā bija pagājušais, mēs, tiek veidots konkurss, mēs radām to sistēmu, un kamēr iet tā birokrātiskā ceļa, mums jau ir 2 jaunas un jaunākas sistēmas. Un mēs nemaz tāms, bija variants, kur mēs varējām jaunākas vienkārši piegādāt veco vietā. Bija, kur mums jāpiedāvā vecās, un tāda muļķīga situācija, ka mums jāpiegādā vecākas sistēmas, kas nav vairs top of the line, vai šajā gadījumā labākā tehnoloģija, kas mums ir. Tāpēc, kad konkursā tāda noteikuma bija, un viņš ir tik ilgi iet uz priekšu. Tā kā nevar teikt, ka arī droni tajā pasaulē mums tie konkursi bieži vien tiek pātrināti un tā tālāk, kas ir ļoti labi. Un tas arī būtu izņēmuma kārtā arī jādara tehnoloģijām, kas ātri attīstās un viņi vajadzīgi tagad. Tāds ieteikums to biežāk vajadzētu. Un arī tas ārpus kārtas izskatīšana tehnoloģijām, kas vajadzīgas te un tagad, un tīpaši militārās tehnoloģijas. Jā. Bet varbūt arī pircēju pusē nav tās kvalifikācijas, lai to izskatītu. Kā sakot, jums te ir R&D, viņiem Nacionālās bruņotajos spēkos neesmu dzirdējis, ka būtu R&D struktūra. To es labāk nekomentēšu, tik smalki. Es nezinu, vai viņiem ir vai nav, bet tas, ko Latvija ir labi darījusi, ir viņi nepērk īsti šobrīd, ja runa par bezpilota lidaparātiem, viņi nepērk viņus bez testēšanas. Mums ir izveidots jauns Cēlijas poligons, tiek veidots, bet tagad jau viņš ir pieejams, un visas sistēmas, kas ir iepriekš pirktas, ja mēs runājam tā, ka mašīnu tu viņi grib izmēģināt. Šeit ir tā pati situācija. Mēs aizbraucam uz Cēliju, viņi parādām, ka viņi lido labi, viņi tiek galā ar elektriskajiem slēpētājiem, elektronikas frekvenču slēpētājiem un parāda to, ka tā tehnoloģija strādā, un tikai tad viņi izvēlās, vai pirks vai nepirks viņu. Tā kā tas ir tāds labs punkts, kad viņi nepērk kaķi maisā, un viņi var saprast, tieši ko viņi pērk, un iespējams arī nopirkt ātrāk. Ok, skaidrs. Tur ir tā ļoti svarīga tā ciešā miedarbība, principā koprades process, varētu teikt. Tavu klienti pērk kaķi maisā? Atnes tāfeli, Matīs? Nē, mēs tāpat aktīvi strādājam ar klientiem, aktīvi aicinam pie sevis un braucam pie klienta, rādām, stāstam un izglītojam, lai viņi arī zinātu, kas ir jauns, kas notiek tehnoloģijās, kas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai saprastu. Tā kā mēs nesēžam un negaidām, ka tagad parādīsies kāds iepirkums, un tad startēsim. Mēs paši arī aktīvi strādājam, rādām, stāstam, lai klienti zinātu, kas notiek un kas ir jauns. Ok, labi. Es redzu, ka šeit ir valsts, jūs nekritizēsiet ļoti labi īstenībā, jo patiesībā tāda ir daudz, ja, un tas, kas man priecēja, tas, ka jūs spējat savus soļus pirmie, nevis gaidat, kad tas pasūtītājs izdarīs to ātrāk par jums, un jūs būsiet tikai tādi responsīvi. Man ir jums jāuzdod vēl viens tāds jautājums, kas attiecās uz ilgtspēju. Militārā industrijā ilgtspēja, nezinu. Ar ilgtspēju uzreiz paskaidrošu, mēs runājam par vides aspektiem, par pārvaldības aspektiem, par darba devēja iekļaujošaniem aspektiem, tādu, lai pieņemtu darbā dažādi veidi cilvēks. Cik tas jums ir abiem uzņēmumiem svarīgi? Es baidos, ka Reizerē ir vairāk darbinieku nekā Sensus Lab. Cik tev ir, Matīs, cilvēki? 7. Un tev? Ir vairāk? Ap 50. Nav īpaši, bet vienalga. Labi, bet par šo ilgtspējas jautājumu, jo šīs sesijas viens no bez inovācijām, par kurām mēs visi noskaidrojām, ir tās ilgtspējas elements. Cik tas jums ir būtiski? Respektīvi, vai jūsu piegādātāji vai jūsu pircēji ir tie, kas vēlās no jums izprasīt šo apliecinājumu, ka jūsu darbība, jūsu rīcība, ikdienas operācijas ir atbalstītas kaut kādas ilgtspējas pamat nosacījumos? Edgar?
Jā, teiksim tā, tev ir atkal pieķeršos tam otram uzņēmumam, Belsam. Bels ir, teiksim tā, pierādījis, un tā ilgspēja nāk, ar tādu aizmuguri mums jau no Belsa. Kā mums tas ir svarīgs, un arī kā jaunam uzņēmumam, tas ir ļoti svarīgi, bet, mēs esam, teiksim tā, kā dibināšana, ja runa par reālu dibināšanu, tas ir gads, un gadu laikā mums jau ir vairāk, ap 50 cilvēkiem, jā. Mēs, tie visi cilvēki nav tā, ka viņi sēž un skrūvē un laiž produktus tikai ārā. Mums lielākā daļa no cilvēkiem tieši ir tajā izpētes un attīstības nodaļā, kas nozīmē, ka mēs katru mēnesi diezgan prāvas tieši tā, cilvēku stundas un arī, cilvēku stundas un arī ļoti daudz naudas atstājam tieši izpētē, un arī tā ilgspējība no mūsu puses ir. Ja mēs investējam izpētē, tad mēs arī varam ilgspējīgāk dzīvot. Ja runa par pagātni, tad pagātne mums nāk aizmuguri no Belsa. Tā kā, jā, valstī noteikti ir svarīga tā attīstība, bet, kā jau es minēju sākumā, tā ir jauna spēja. Un, ja tā ir jauna spēja, pilnīgi jebkuram uzņēmumam, kurš to sāk darīt, tā būtu jauna spēja. Uzņēmuma vārds, jā, viņš var kalpot, bet tehnoloģija iepriekš viņa neeksistēja. Labi. Ilgtspējas definīcija varbūt nedaudz atšķirīga no tās oriģinālās. Jā, mēs domājam, lai šīs iekārtas, kas tiek uzstādītas, lai viņas klientam kalpotu ilgi, un garantija arī tiek dota 3 gadi, ir arī 5 gadu garantija, kā ietveros, tad klients ir drošs, ka šī iekārtas viņam strādās. Un, protams, mēs piedalāmies arī šajā iekārtu apstrādes un iepakojuma apstrādes programmās, kas nodrošina šo utilizāciju un visu pārējo iekārtu, kas ir nepieciešams pārstrādi tālāku. Ok, labi. Paldies par atbildēm. Cik mēs tuvojamies tādam dziļam noslēgumam, tad šai sarunai vēl jautājums par jums pašiem. Tad jūs esat uzņēmēji tādu tā kā aizņemt cilvēku, un visu laiku jāsako līdzi, kā tās lietas notiekās, darbinieki un procesi un tā tālāk. Jūs arī kaut kādi pušaties, jums ir kaut kādi hobiji, es reiz, Edgar, lai tu neieslīgtu garā sarunā, jā, mēs zinām, tas golfers. Vēl kaut ko dara moči laikam, jā? Stāst pats. Jā, noteikti mans kaislīgākais sporta veids, ko sauksim viņu pa golfu, jā. Tas ir tas, kur es pavadu ļoti daudz laika. Kāpēc? Tāpēc, ka golfs ir ļoti laikietilpīgs. Viens rauns, 4-5 stundas. Ātrāk vajag iet. Jā, bet ir citi cilvēki, kas iet pa priekšu lēnāk, jā. Bet noteikti tas ir golfs. Man ļoti patīk braukt motocikliem, ziemā slēpot. Un gan arī jebkurš cits sporta veids, kas vai tas ir volejbols vai futbols, paķerās par rokai. Bet tas ir tā viena no sadaļām, kas man ļoti patīk. Man patīk iesaistīt ģimeni savā sporta veidā. Visos sporta veidos, ko es gan daru, golfā varbūt pēdējā laikā mazāk, jo tas ir laiktiepiltīgāks un bērni vēl ir mazi, bet citos sporta veidos vienmēr cenšos iesaistīt ģimeni. Un tas ir mans hobijs pavadīt laiku kopā ar tiem cilvēkiem, kas man rūp. Jā. Okay. Skaidrs, Matīs, tev ir 3 meitas, pareizi? Jā, pareizi. Ko te jūs kopā darat? Mēs visu ko darām kopā, pavadām brīvo laiku, braucam atpūsties, arī slēpojam. Bet tas, ko es pats regulāri cenšos darīt, es eju uz sporta zāli, lai uzturētu sevi formā. Sanāk, viss labi? Izdodas. Cenšos 3 reizes nedēļā atrast tam laiku un tādā veidā iztīrīt arī sev galvu un uzturēt sev formā. Bet grāmatas lasēt uz teātri, ejiet uz dejām vai balles dejām? Uz teātri ejam, jā, uz kino ejam, grāmatas pa kādai, vairāk varbūt kādu profesionālu literatūru, literatūru mazāk pēdējā laikā. Jā, es noteikti nebūšu tas, kas pirmais skries uz teātri vai pat īstenībā arī uz kinoteātri. Man mājās ir vairāk televizori, ja ir vajadzīgi, es labāk ieslēdzu to filmu ar bērniem vakarā vai ar sievu. Grāmatas es lasu tikai piespiedu kārtā. Man ir vizuāla uztvere daudz labāk, tāpēc es ļoti daudz skatos, tīpaši priekš darba video. Kā es arī mācos, gan visu, ko es iemācījos vai no kolēģiem, vai tieši no video, jo man tā ir vieglāk uztvert. Super, kolēģi, mēs esam nonākuši mūsu neilgajā pusstundas sarunā pie finiša. Liels paldies, ka atnācāt. Tas, ko es varu teikt, jā, man kā biedrības Mārupas uzņēmēji dalībniekam ir liels prieks par to, ka
mūsu biedrībā ir ļoti dažādi diversificēti uzņēmumi, kas darbojas visdažādākajās nozarēs. Mēs no rīta runājām ar uzņēmējiem, kas nodarbojas ar zemkopību, lauksaimniecību, audzē puķes un ķirbjus. Tagad mēs runājam būtībā ar tādiem reāliem inovatoriem un tā sakot, inženiertehniskiem uzņēmumiem, kas ir sekmīgi savā biznesā. Mēs esam, laikam, Edgars no citas, varbūt paudzes mazliet jaunākas, vai ne, bet mēs esam attīstīsim daudz maz līdzīgi, vai ne. Un arī tas ir forši, ka šis te gan vecumu, gan pieredzes, gan izglītības, gan to vēlmju un biznesa attīstības virziena sinerģija ir tā, kas vieno mūsu biedrības Mārupas uzņēmēju dalībnieks. Un droši vien pats galvenais tas, ka mēs jau esam visi mārupieši, vai ne? Paldies jums, kā atnācāt. Paldies auditorijai, kas skatījās. Mēs noteikti no šiem šodienas stāstiem saražosim daudz mazākus stāstiņus un dosim iespēju auditorijai ar viņiem iepazīties, dalīties un dažādi citādi, tā sakot, sadarboties ar mums, ar Mārupas uzņēmējiem, un iespējams arī šīs sarunas palīdzēs nonākt pie tā, ka būs vēl jauni biedri biedrībā. Paldies jums liels! Paldies! Paldies.